Protams, kā jau Ostapenko mačos, bez action neiztika. Nesen viņa apsmēja pilnīgi visas NBA zvaigznes un ASV slavenības, jo viņš kādā intervijā pateica: Sensācija! Šodien tikai labas ziņas! Nenopietni. Latvijas sportam šī nedēļa ir vienkārši bijusi wow! Esmu Kristians Kreļins, un šis ir Not Safe kopā ar Bet Safe. Šodien tikai labo ziņu raidījums. Šis tiešām ir Latvijas sporta gads. Es negribētu būt 3 zvaigžņu balvas žurijā, jo kādam būs jābūt 2., kādam 3. un kāds varbūt vispār jāstājas borta. Bet šobrīd Latvijas basketbola izlase kā vilciens iet visiem pāri, lai tuvotos savam mērķim dalībai olimpiskajās spēlēs. Jau 3 dažādās valodās - franču, spāņu, portugāļu - esam pateikuši visu labu. Un trešdienas spēle pret Vāciju. Mums izdosies. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, my dear. Šī brīža planētas ātrākais cilvēks sprinteris Noah Lyles var atkortēt čempionu un smēķēt cigāru. Nesen viņa apsmēja pilnīgi visas NBA zvaigznes un ASV slavenības, jo viņš kādā intervijā pateica: You know, the thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA finals and they have world champion on their head. World champion of what? The United States? Kāpēc NBA čempioni sevi sauc par pasaules čempioniem? Taču, ja viņa teorija ir pareiza, tad pasaules čempions nāk lietuvieši, jo lietuvieši uzvarēja ASV vienību. Ja basketbolisti mūs ir pārsteiguši, tad šajā pirmdienas rītā Aļona Ostapenko mūs atstājusi pilnīgas pauzes. Jau pirmoreiz karjerā viņa pārvarēja US Open turnīra 8. finālu, pieveicot pasaules ranga 1. numuru Igovu Šjonteku. Protams, kā jau Ostapenko mačos, bez action neiztika. Spēles vidū viņa palūdza aizvākties savu treneri, lai beidz runāt un ļauj viņai spēlēt. Izcilām personībām treneri nav vajadzīgi. Uz soliņa. Vispār padomu nav vajadzīgi, ja? Hei, Aļona, bet respekt, cepuri nost. Tā ir, sieviete ir krampi. Mūzika un futbols. Kopš Lionels Messi pievienojies MLS līgai, līga piedzīvo uzplaukumu renesansi, kur kādreiz nevarēja slavenības dabūt ar uguni iekšā. Tagad viņi paši, populārās personas, nāk, lai baudītu, kā Messi spēlēs ar saviem pretiniekiem un, protams, vienmēr interesants reakcijas. Šeit amerikāņu ziedone Selena Gomeza un viņas seja. Pirms un pēc Messi sitiena viņš aizsita garām. UFC cīkstonis Sirils Gans pat pieveica Sergeju Spīvaču. Malacis, taču ne par to ir stāsts. Sirils patiesībā ir ļoti labs futbolists. 7 gadu vecumā uzsācis treneris futbolā, spēlējis kopā ar Didier Drogba, ir labs čoms Mbappé un ik pa laikam šorīt uzspēlē kādos labdarības paraugu mačos. Zēns uz goda 193 cm augumā un 112 kg platumā. Spēlē aizsarga pozīcijā. Es domāju, ka pārējie komandas biedri un pretinieki divreiz padomā pirms iesaistīties asumos ar šo nedaudz būdīgo aizsargu. Bet tagad gan turam īkšķus par Latvijas izlases spēlē pret Vāciju, vai ne? Un, lai kā beigtos čempionāts, sagaidām mūsu varoņus lidostā ar plakātiem, ar plašām sirdīm un ar siltiem pīrādziņiem. Tas bija es, Kristians Kreļins, Not Safe kopā ar Bet Safe. Par lielu Latviju, jo mūsu zeme pareizi. Tu taču teici Latvija.